Navpaktas un Svētās Vlasas metropolīts Hierotejs par kunga ieiešanu Jeruzālēmē. Kunga ieiešana Jeruzālēmē, jeb Palmu svētdiena pareizticīgajā baznīcā, ir viena no 12 lielajiem svētkiem. Tos svin lielā gavēņa laikā, nedēļa pirms kunga augšām celšanās svētkiem. Tāpat kā katru gadu mainās Paskas svinēšanas datums, mainās arī Palmu svētdienas datums. Pēc Lācara augšām celšanas kungs Jēzus Kristus devās uz Jeruzālemi, jo viņš, kā Dieva dēls, zināja, ka ir pienācis viņa laiks piepildīt Tēva gribu līdz galam. Pēc svinīgās ieiešanas Jeruzālemē ciest daudzus pazemojumus un beigās tik piesistam krustā. Viņa ieiešana Jeruzālemē notika ļoti pazemīgi, neraugoties uz to, ka cilvēki viņu sagaidīja ļoti svinīgi, ar palmu zariem rokās. Kā parasti sagaidīja, atgriežamies pilsētā svarīgus karavadoņus pēc uzvarām. Apustuļi klāja savas drēbes zem ēzeļa kājām, uz kura viņš jāja, un pūlis sauca: Oziāna augstībā, slavēts lai ir, kas nāk tā kunga vārdā. Kungs nepiesavinājās sev neko tādu, kas viņam nepienācās. Kā to saprast? Jau vairāki vecās derības pravieši bija aprakstījuši, kā notiks Mesijas sagaidīšana Jeruzālemē. Tāpēc kungs tikai piepildīja to, kas bija nolikts jau kopš pašas pasaules radīšanas. Pravietis Caharija pravietoja, ka kungs ies Jeruzālemē lēnprātīgs, jādams uz ēzeļa un nastu nesējis ēzeļa mātes kumeļa. Tuvojoties Jeruzālemē un nonākot pie Beftagas, kas atradās pie Eļas kalna, Jēzus sacīja 2 no saviem mācekļiem, lai viņi iet uz ciemu. Tur viņi atradīs piesietu ēzeļa māti un tās kumeļu, lai ņemtos un atved viņam. Ja kāds jautā, ko viņi dara, lai atbild, ka tam kungam to vajag, un viņus tūlīt atlaidīs. Un viss tā arī notika. Neviens cilvēks tam nepretojās, jo tā bija Dieva griba. Evaņģēlistu liecības nedaudz atšķiras. Jānis raksta, ka kungs sēdēja uz jauna ēzeļa, bet Matejs raksta, ka apustuļi uzlika savas drēbes abiem dzīvniekiem un sēdināja Kristu tur virsū. Svētie tēvi skaidro, ka simboliska nozīme ir abiem pieminētajiem dzīvniekiem, kā to pravietoja jau Caharija. Kristus uzsēdās uz ēzeļa mātes, kas simbolizē pagānus, bet kumeļš, kas simbolizē jūdus, sekoja aiz tā. Tas nozīmē, ka kopš Kristus tika pasludināts pagāniem, viņi ir Dieva izredzētā tauta, bet viņiem pievienosies un sekos arī tie jūdi, kuri atzīs Kristu. Par to, ka jūdi sagaidīja Kristu Jeruzālemē ar lielu prieku, liecina arī tas, ka viņi klāja viņa ceļā savas drēbes. Tas notika 2 dažādos veidos. Vispirms apustuļi uzklāja savas drēbes uz ēzeļa kumeļa, uz kura apsēdās Kristus, pēc tam daži jūdi paklāja savas drēbes uz zemes, kur Kristus jāja ēzeļa kumeļa mugurā. Ko tas nozīmēja? Apustuļu uzklātās drēbes simbolizēja apustuļu tikumus, uz kuriem sēdēja Kristus. Svētītājs Bulgārijas Teofilakts skaidro: ja cilvēka dvēsele nav izdaļota ar apustuļu tikumiem, mieru, prieku, lēnprātību, pazemību un tā tālāk, Dievs nevar nostiprināties šajā cilvēkā. Apustuliska dzīve, dzīve pēc apustuļu parauga, ir priekšnoteikums, lai Kristus varētu ienākt un mājot cilvēka sirdī. Svētais Gregorijs Palama skaidro: uzklātās drēbes nozīmē, ka mums jāpakļauj sava miesu un savas vēlmes garam, jo tikai tādā veidā mēs varam paklanīties Kristus ciešanām un slavējumam augšām celšanās notikumam. Savukārt drēbes, ko daži jūdi paklāja zemē, simbolizēja svētību, kas bija dota apustuļiem. Tādā veidā viņi arī apstiprināja, ka Kristus būs pār visiem apustuļiem. Bet apustuļi nevarētu paveikt pasaulē, starp pagāniem, savu evaņģēlija sludināšanas misiju, ja viņiem nepiemistu Kristus svētība un enerģija. Tagad nedaudz par to, kāpēc cilvēku pūlis sauca Kristum Oziāna. Oziāna no ebreju valodas nozīmē glāb, es lūdzu. Pirmkārt, visa šī triumfa un slavas apliecināšana Kristum balstījās tajā, ka vairākums jūdu cerēja un ticēja, ka ir atnācis Mesija, kurš viņus atbrīvos no kalpošanas romiešiem. Viņi gaidīja, ka viņš kļūs par pasaules valdnieku, kurš garantēs viņu tautai brīvību. Otrkārt, Oziāna augstībā ir himna Dievam, kur Oziāna var tulkot kā glāb mūs, bet augstībā, ka šī slavas dziesma tika dziedāta Kristum ne tikai virs zemes, bet to dziedāja arī eņģeļi debesu augstībā. Pēc Lācara augšām celšanas eņģeļi Dieva godību redzēja apslēptā veidā, bet cilvēki atklātā veidā, tāpēc viņi bija sajūsmināti un sauca šo uzvaras himnu, slavējot Kristu kā gaidīto Mesiju, kurš atbrīvos visu cilvēci un nodrošinās nemainīgu stāvokli arī eņģeļiem. Īpaši eņģeļi sāka saprast Dieva godību. Lai gan eņģeļi ir Dieva radības, viņi nezina nākotni vai tās lietas, kuras Dievs viņiem neatklāja.
Tāpēc, redzot 4-dienīgā miroņa Lācara augšām celšanu, eņģeļi bija pārsteigti un izbrīnīti, un arī dziedāja dievam Ozianna. Ar šo himnu Kristus tika slavēts kā nāves uzvarētājs. Karavīru uzvaras un triumfu pār zemes karaspēkiem nevar salīdzināt ar Kristus uzvaru pār sātanu un nāvi, tāpēc šī himna Kristumi ir unikāla. Vēl īsi par kādu paradoxālu faktu. Kamēr Kristus iejāja Jeruzalemē, cilvēka ceļa malās dziedāja viņam Ozianna, bet kad viņš iegāja templī un izdzina laukā visus, kas templī pirka un pārdeva, apgāza naudas mieju solus, dziedināja aklos un tizlos, kas nāca pie viņa, tad augstie priesteri un rakstu mācītāji kļuva nikni. Īpaši viņi apskaitās dzirdam, ka bērni templī sauca Kristum Ozianna Dāvida dēlam. Augstie priesteri protestēja, bet Kristus viņiem atbildēja: vai jūs nekad neesat lasījuši, no bērniņa un zīdaiņa mutes tu sev slavu sagādājis? Šo faktu, ka bērniņi dziedās slavas dziesmas Kristum, pravietoja ķēniņš Dāvids savā psalmā. Paradoxāli, ka bērnu un zīdaiņu slavas dziesma templī, atšķirībā no pieaugušajiem, kuri dziedāja Kristum Oziannu uz ceļa, bija tīra un bez liekulības. Svētais Aleksandrijas Kirils skaidro, ka tas bija brīnumains notikums un ka krūts zīdaiņu mutes un mēles darbināja svētā gara spēks un enerģija. Kamēr bērni un zīdaiņi dziedāja teoloģiskas slavas dziesmas Kristum, viņu vecāki, redzot templī notikušo, bija vīlušies un pēc dažām dienām jau sauca: sit viņu krustā. Bērni kā aitiņas sagaidīja ganu, bet viņu vecāki kā vilki uzklupa avī Kristum. Šīs dažādās rīcības parāda viņa dvēseles stāvokli, jo svētais gars mīt tikai tīrās un nevainīgās sirdīs, bet nocietinātās sirdīs viņš nespēja darboties. Tātad šie jūdu bērni un zīdaiņi simbolizē dieva cilvēkus, kuri ir kā zīdaiņi savās sirdīs, zīdaiņi ļaunumā, bet nesaprašanā. Kristiešiem jābūt kā zīdaiņiem sirdīs, bet viņu saprašanai jābūt skaidrai un nobriedušai. Nobeigumā par palmu zariem. Tātad cilvēki turēja rokās dataļpalmu zarus, cirta tos un klāja uz ceļa. Tas bija veids, kā tajos laikos sagaidīja varoņus. Svētais Epifānijs skaidro, ka palmu zari mūsu rokās simbolizē ne tikai triumfālo Kristus sagaidīšanu, bet arī tikumu iemantošanu. Proti, ir pagājušas 40 gavēņa dienas askēzē un lūkšanās, un kristieši ir gatavi sagaidīt augšām cēlušos Kristu. Arī svētais Krētis Andrejs, lielā grēknožēlas kanona autors, saka, ka mums jāsagaida Kristu nevis ar palmu, olīvu vai citiem zariem, bet gan ar pazemīgām dvēselēm, ar likumīgu dzīvošanu, ar gribas mērķtiecību, lai mēs varētu uzņemt sevī vārdu un Dievu. Navpaktus un Svētās Vlasas metropolīts Hierotejs. Io aftu prostagmati anaxira